Gobzems mēģina valdību sastādīt valdi. Jā? Jā. Bet tu zini, kurš atbalstīja Gobzemu? Pagaid, es domāju, ja būtu blakus Gobzemam šobrīd tas cilvēks, kurš atbalstīja. Viņš sastādīja 205, jā? 205. Es domāju, ja viņš iziet apkārt saimnes, tur simtniekam. Paņemt līdzi Kambalu pie saruna galda. Kurš atteikt viņam? Kurš atteikt? Mēs arī neatsakam. Kaspar, nāc šur, kur tu esi mūsu draudziņš? Kaspars Kambala, aktieris, students, kas vēl? Nē, esi students, kaut ko es palaidu garām? Labi. Dzīves students, čau. Man jāsēž, es varu apsēst. Tu vari arī palikt stāvs. Tu vari stāvēt. Armand, cik tev augums? Tuvāk. Kasparam. Es tuvāk pie valdības. 205. Mēs tagad 2-2. Dzird, es teicu, vajadzēja Armand, ņemt mēs 205. 2-2 laidīsim tagad. 2-2 laidīsim. Jā, es viņu pusē tagad. Tu pirmais jautājums, mēģina laist ar viņu kopā. Tagad viens no Delfa cilvēkiem, Toms tāds saka, vai tev ir doma atgriezties basketbolā, liekam uzreiz šo teikumu daļu prom, un tad strādāt vēlāk kā trenerim. Un tad savukārt papildina parasti kāds, tur jautājumos tāds saka, kas tad tev caurvējuši galvā? Nu, viņš par to Toms saka, ja? Viņš jau neko nevar iemācīt basketbolā. Tā, vai tu gribētu būt treneris basketbolā? Tāda vilkme pagaidām nav. Nevēlas to. Es varbūt varētu trenēt kādu individuālu, bet trenēt komandu tas ir... Ko nozīmē individuāls darbs basketbola treniņos? Kādā ziņā, ko Ko nozīmē? tu saki, es varētu trenēt Sportisti varētu trenēt. Sportistu? Nē, nu kādu basketbolistu Tas individuāli. arī sportists. Tas arī sportists. Ko tu Mēs viņam- esam sportisti. Jā. Ko tu vari piedāvāt no sevis? Ko es varu piedāvāt? Nu, es varu piedāvāt iemācīt, kā uztaisīt Eirolīgas rekordu. Vienā spēlē es varu man ir visādi noslēpumi. Klausies, bet ja mēs tagad saprotam tavu status šobrīd, mēs tiksim līdz tiem pēdējiem laikiem, bet basketbols tā kā ir nolikts malā, jo ik pa laikam kāds atvadās. Tu vēl neesi paziņojis, ka tu atvadies. Es vēl neesmu atvadījies. Es vēl neesmu atvadījies. Valds, jā. Kad treneris atvadīsies. Mēs kopā uzlaidīsim. Ko tu stāst? Nē, es ar viņu labprāt uzlaistu. Valdi, beidz melot. Reāli, tavs krekls ir uzvilkts. Bet man nav atvadas spēle bijusi. Jā, varbūt mums jātaisa atvadas spēles kopā. Viņš kazino spēlē, tu atvadas spēli. Tā Kā nav tev atvadas problēma? spēle. Beidz. Tur var arī palikt. Tur mēs visu laiku nākam. Kaspar, bet kas ir ar basketbolu? Tu biji Kiprā, jā? Jā. Un pazūd pēc tam starp rindām kaut kur. Pēc tam uz ekrāniem parādies, bet kas ar basketbolu ir? Kaut kur viņš tur ir starp rindām. Kad pēdējo reizi bumbu turēja rokā? Pāris dienas atpakaļ. Es domāju, pāris gadus atpakaļ. Labi, Nē, pāris bet dienas. tas nebija basketbola zālē. Tur prasīja, ka turēja rokā. Kur tu biegāsi sporta muzejā? Nē, es biju boksa zālē. Boksa zālē? Ir parādījusies jauna vilkme? Boks? Viņi jau nav jauni. Tā ir vecā mīlestība. Viņa nekad nav pazudusi. Vec mīlestība nerūs. Jā. Pagaid, kas tas boks sakarā tagad? Kam tu gatavojies? Briedi gribi nomainīt? Nē, briedim treneri nav. Stāsti, kas tas ir boks? Pat treneris viņam tiešām nebūs. Nē, kas tas ir boks? Kaut kas ir jādara, lai aizpildītu savu laiku, un man tāds kaut kāds parādījies beigais iekšējais spēks. No kurienes tas parādās pēkšņi? Es nezinu, laikam... Jaunība otrā. Jaunība otrā, jā. Nu. Cik tev bija gadi? Cik man bija? Man gandrīz bija 39, un pēc 10 dienām būs 40. Tas vinēt nevar. Nē, nu labi. Jā, bet tu tikai nesasvinies. Ko tu, boksā, tur taču jāstrādā, draugs. Jā, es strādāju. Tagad es strādāju. Kad ir diena, kādas 3-4 stundas. Kas tev trenē? Otto Kovčs. Jā, un kāpēc tāda izvēle? Tāpēc, kad mums ļoti labi saskan, viņš ļoti labs treneris. Viņš vispār nāk no Līvānas skolas, un viņa teica, ir nopietnas treneris. Tā kā man ir ļoti interesants. Es jūtos, tā kā es atkal mācos boksu no nulītes. Tu katru dienu uz treniņiem? Nu, izņemot svētdienas. Nu, tev atkal padomā varbūt uz ringu uzkāpt, ja? Kaut ko paboksēt? Nu, sparingojas es esmu. Man ir viena ideja. Viņš Es tieši domāju par sacensībām. sacensībām. Vai to tu esi tā kā pamēģinājis un vairāk nē? Nu, mēs jau visi esam azartiski, ja mēs kaut ko darām, tad kas zina, kā pie kādas var pienākt. Kāda Bet būs tu savu pretinieku tā kā vēl nezini. Neesi noskatījis. Nu, neesmu gan. Reku. Nē, es tikai ar Ko trubu. nē? Paga, es pret viņu iešu tikai ar trubu. Veči. Ar kādu trubu? Es ar oreni. Ko tu pasties uz viņu no malas? Nu, labi. Šī tā cīņa būtu interesanta. Tā būtu interesanta cīņa, jā, noteikti. Ja, labi, ieskrenam reklāmas pauzītē un pēc tam atgriežamies pie tā, ko Kaspars jau ir iemācījies darīt. Tad boksu viņš atkārto, jā, basu viņš tā kā noliec iekavās, bet ir lietas, kas atkal ir parādījuši mums Kaspara Kambala pavisam citā gaismā. Aktiermeistarība. Tagad reklāma.
Mūsu viesis Kaspars Kambala ar basketbolu viņš arēnu vienreiz piepildīja, grib vēlreiz ar boksu. Ja? Tā doma. Tas nebūtu slikti. Nebūtu slikti. Bija kādreiz tā saruna, kad Ivanons Kambala kaut kas tāds. Jā, Ivanons Kambala. Un es domāju, tādīs ziedu laikos, es domāju, biļetes nevarētu vispār dabūt. Jo Raits jau redz, profesionāli to nedarīja. Jā, Kaspars, viņš baigais profesionāls. Viņa priekšrocība, ja viņš uz slidām atrastos. Jā, tad būtu priekšrocība. Jūs jau varat izlaist ringā, lai viņš uzlāk slidas. Jā, ar slidām, lai uz nākringā ar slidām. Jau nekas nebūtu. Jā, man augumā viņi būtu. Es saprotu, ka tu esi nonācis, teiksim tā, katalogos, kur parādās aktieri, otrā plāna aktieri, tēli, jā. Mēs parādām vienu fragmentu no reklāmas. Labi, šī ir bilde. Jā. Tas ir no Homo Novus? Tas ir no Homo Novus. Kāda loma tev tur ir? Es spēlēju Cīkstoni. Eiropas čempionu. Aktuālo vai sagurušo? Aktuālais Cīkstons. Paskaties, kāds tas aktuāli ir. Kas ir sagrimēts uz sejas? Deguns pārsists, tas ir grims? Nē, tas pasties, man seja, man tāda ir, kur ir rēts, viss tāds, nekas tur nav. Nogrimēts. Nekas tur nav, tas ir viss dabīgi. Kā tev patīk tā noskaņa, tas stils? Baigi forši bija, baigi forši. Anna Vidulēja, fantastiska. Mēs redzam jūsu grupu, jā? Mēs redzam jūsu grupu. Raimonds Pauls mūzika. Visi pārējie rāda priekšžobas. Laimīgi. Ja? Kas tev tur patika? Kas ir interesants aktieris stāstā? Tā iejušanās tanī lomā un tas feelings, ka tu vari būt. Kā var iejusties? Stāst. Aktieriem māc to. Kā tu iejuties? Man Anna Vidulēja, viņa man tā arī iemācīja. Viņa teica, Kaspar, viņa saka, netēlā. Viņa saka, vienkārši iedomājies, tas tēls ir ļoti līdzīgs tev, tāpēc mēs tev izvēlējāmies. Viņš liels, stiprs, viņam tādas vīrišķīgas, tāds raksturs, vai ne? Un lietas to no sevis, bet iedomājies, ka tas ir viņš. Vai tu esi no tēla izgājis jau? Nē, es jau esmu izgājis no tēla. Tev vajadzēja tetovējums noslēpt savus? Nē, tur taču ir filmā, tu neesi redzējis filmu. Tu neesi redzējis. Tā ir skatītākā 100-gadus filma, un tu neesi redzējis. Jums ir jāaiziet, obligāti. Es nepalaidīšu garām. Obligāti. Bet redz, te ir citu lomu, un te godīgi sakot, atceroties, kā mēs rakstījām grāmatu kopīgi. Tad, zini, man liekas, es pāršķīru lapus. Jā. Klausies, es redzēju tās meitenes, un tu man to esi stāstījis, ka tā notika. Tā notiek dzīvē, jā. Tā būtībā ir tavu dzīvi, ko mēs redzam šajā klipā. Tā var notikt. Šī laikā mazāk aktuāli, jo vairāk sportojam. Boksā ir grūti savienot tādas. Bet šī reklāma, vai tā nav mazliet, teiksim, tāda duma? Bet jums patīk, jūs arī rādiet. Es nesaku, ka man patīk. Bet viss rāda, vai ne? Nav jau nekas nepatīk. Bet saprot, tas ir aicina uz boksu cīņu. Tur ir šaujamie, tur ir meitenes, tur ir naži. Jā. Aleksandrs Radzevičs. Jā. Latvijas čempions trīscīņās. Kāpēc tu parakstījies? Glāzīts. Kāpēc? Jā. Tāpēc, ka bija jautri. Pasies, vai tā nav jautri? Neizskatās, ka mums labi iet. Kāpēc? Forši. Neizskatās, ka man vai tas slikti iet. Tev labi smaidām. Es vienkārši domāju, ja man būtu jāiet uz boksu, es labāk skatos vēl vienu sēriju ar šādu reklāmu. Iet uz to boksu, kur tu aicini. Man tā doma bija. Tad skatieties, tad otrā sērija sekos. Labi. Ja es iešu uz ringu, tad noteikti būs sērija. Jābūt ir sērijai. Klausies, aicinot tev, mēs pieminējām politiku. Tas arī tāpēc, ka mēs ar Kristapu Zutu kopā strādājam. Tāpēc tas viss ir tā. Bet Kristaps arī ir, teiksim, kaut ko devis tev arī. Šobrīd jau vajadzētu tā kā viņam iedot, jo viņš jau ir boksers. Jā, mēs trenējos viņa ģimā. Kopā netrenējamies, viņš tad ir Kubā trenējās. Bet ir reizi, ka mēs sparingojam, ka mēs stāvam bišķi. Jā, protams. Jā. Tev viegli sparingus atrast ir? Starp citu, pēdējā sparingā bija baigi forši. Mums bija 3 tādi. Divi tādi lieli onkuri. Jā. 1-2 metri un viens arī tur pie 2. Bet tu viņus tā kā piemeklēji, jā? Treneris vairāk. Treneris? Jā, treneris vairāk. Viņi tā kā, tā ir maisa loma? Viņi tā kā maisa? Nē, mēs strādājam. Viņi mācīja pretī? Jā. Varēja, jā? Nu labi, mēs aicinot tev studijā pieminējām Aldu Gobzemi, tātad politika. Un pirms vēlēšanām bija virsrakstos arī Kaspara Kambals vārds, KPLV sakarā. Tā kā vēlēšanas ir beigušās, mēs nevienu nereklamējam šobrīd, bet savaram, kas tas bija? Kas tev bija? Es iedošu komentāru. Pirms. Tu esi komentāru? Nē, tur bija situācija tāda. Es sēžu sociālos tīklos, un Kaspars paziņo, ka viņš ies politikā. Un tu piecelies? Nē, man palika interesanti. Es vienkārši dzirdu, viņi sāka ar melniem dubļiem. Runāt, ka viņš atgriežās Latvijā. Nē, ar melniem dubļiem. Un tad man arī nācās pieslēgties. Jā, un ko tu teici? Nē,
kas par tēls ir tāds, šitāds un tāds. Bet pasties, viņa izglītība. Ko nozīmē šīs žests? Ko nozīmē šīs žests? Es neesmu kokā tie gudrie, kas tur runā, viņš domā, ka viņš dumšs. Jā, bet tāds viņš nav. Viņam izglītība ir. Man te cilvēks stāsta, paklausies vienu interviju, klausies, kādas lietas viņš stāsta. Kaspars jau, nav to labo pusi sev atvērs šai publikai, ja? Bet kā tur tai politikai ir iekšā, viņš tur nav tas sliktākais. Kāpēc Kaspar norāva roķeni? Kāpēc roksbremzes norāva? Gribēja taču, bet varbūt nemaz negribēja maukt līdz galam. Bija tā, es tā skatījos, ja aizies, tas ir ieliekš, tad vilcienā ieliekš neieliec kaut kā. Jā. Nepaspēja dokumentus. Kāpēc doma vispār rodas, kad varētu politikā? Jā, tieši pareizi, nepaspēja dokumentus. Kāpēc doma rodas? Varētu politikā pamēģināt. Kāpēc ne? Jā, bet tālāk, kāpēc ne? Un jo? 4 gadus varēs neko nedarīt. Jo vienkārši tie cilvēki, kas raksta kaut kādus komentārus un saka, viņš ies politikā, un tie cilvēki būtībā, kas tad ievēl tos politiķus? Tādi paši cilvēki kā es, pat mazāk, daudz mazāk izglītot, daudz mazāk redzējuši pasauli. Un kāpēc lai es tur nebūtu? Tāpēc, ka kāds, tie cilvēki, kas ievēl, viņi jau nav gudrāki. Klausies, ir vēl viens pluss, ja viņš būtu iekļūs. Beidzot, varbūt Latvijas saima apspēlēt Lietuvas saimu, apspēlēt basketbolu. Tad ir spēlējuši? Visu laiku tak spēlē. Un zaudē? Tak zaudē, skaidrs, ka zaudē. Pārliecinoši, jā, tur būtu varianti. Bet vismaz kāds dabūt pa mutu tur. Tur būtu arī lejuši zobārstiem baigi daudz darba. Varbūt. Bet kāpēc neaizgāja līdz galam? Vēl jau viss priekšā. Viņš tikai tā sanāca mazliet baigi sasteigt, un tad tā domāju, okei. Vai tu gaidi, ka tev piedāvās kultūras ministra vietu? Jo principā jau var būt arī ministra pozīcijas. Un tagad Govzems aktīvs. Bet tu ej uz partijas? Vajadzētu sporta ministri uzsvērt, lai es varētu būt sporta ministrs. Viss kādā partijas sapulcē? Nē. Ja? Tas bija viss, teiksim, tālmācībā. Es biju Kiprā, no tālmācībā. Cilvēki beidz universitātes tālmācībā. Arī taisnība. Jā, kāpēc nevarētu ar politiku nodarboties? Tieši tā. Jā. Labi. Bet tad ir lēmums, ka nē tomēr. Ja? Nenožēlo tagad? Es vispār neko nenožēloju. Bet varbūt vajadzēja, kas par līdz galam iet. Pagaid, ko tu viņu kaitini visu laiku? Viņš nekaitina. Bet viņu provocē. Tu zini, kad sāk trenēties, kad boksā, tad tas, bišķi paliek tāds asāks. Armand, būs pacietība ir mazāk. Viss priekšā. Redz, Valdis saka priekšā. Tu droši vien gaidā ar kārtas vēlēšanas. Viņš viss dara, Es viss daru pareizi īstenībā. Jūs gribiet man taktiku kaut kā sajaukt. Viņš jau var tās politiskās programmas, viņam patīk. Labi. Klau, tā ikdiena tagad bez boksa, kas vēl notiek tavā ikdienā? Viņš lec tajās ezeros iekšā augstajos. Jā, peldās. Tas bija pārgalvīgi, draudziņi. Kāpēc? Tas augsts ūdens. Katru nedēļu es augstā dušā visu laiku. Tu esi pieredzis pie tā. Jā, es pieredzis. Es rūdos jau 2 gadus. Tā daru, un no tā laikas neesmu saslims. Labi. Un tagad atkal atgriežoties pie tās mīļās lietas, kas ir basketbols. Tu jau gan redzēji spēles pēdējās. Noteikti. Ja tu neskaties vairs. Bišķi skatos. Nav uz ko skatīties. Ko tu ieraudzēji? Nav uz ko īsti skatīties. Es piekrītu trenerim. Trenerim es piekrītu komandas. Trenerim vienmēr taisnība. Bērs bija pret Melnkalnu. To tu redzēji? Jā. Blūms bija no vecajiem. Viņa frizūras arī redzēja. Tā bija. To varēja likt tādā bildē. Jā, bet Bērs izskatījās kaut kāda sekta. Jo tā ir prievīta ap galvu. Bet pagaid, tikpat labi kāds ar pa taviem tetovējumiem pasmaidīt. Ko tu pa Bērzu smēji? Lai smaida. Es jau nesaku, ka nevar smaidīt. Lai nāk un smaida. Ir kādi jauni zīmējumi? Nav. Bet jābūt. Pēdējais te bija šitā roka. Bet vajag kaut ko jaunu. Par ko varētu tagad veidot? Tas man ir tas, ko es gaidu, kad pienāks par ko veidot, un tad es izveidošu, un tu būsi pirmais, kam es pateikšu. Bet tu apzinies, ja mēs vēlreiz varētu parādīt to fotogrāfiju, ko sākumā rādījām, un tu redzēsi, ja? Tad klausies, tu apzinies, ka tavs ģīmis, tu redzēsi, tavs ģīmis velk uz Holivudu. Nē, saka, viņš ir aktieris. Ir reāli, apskaties, paskaties. Pagaid, man ir jautājums, Armand. Man ir jautājums, tad tu pats jūt, ka tu vari būt pa aktieri? Obligāti, mierīgi. Tad viss, kur problēma? Tu uz partiju aizvilki? Kā lūdzu? Uz kurien tu aizvilki Valdiņu? Pa aktieri. Es domāju, ka tas viņa ārējais tēls jau tādu nopirkt vispār nevar uztaisīt. Apskaties. Viņš jau ir unikāls pēc skata, un ja viņš vēl ir aktieris, tad viņam vispār nav problēma. Man ļoti patika. Tev ir zvanījuši jau?
Kādi? Zini kā, uz mēģinājumiem, uz provēm. No kurienes? No Amerikas? Nē, vecīt, seriāli tagad Es biju seriālā. Kas tas bija par seriālu? Es aizmirsu. Es biju nofilmējies vienā epizodē. Es domāju par provēm. Zini kā, viņi jau izmēģina tos tēlus un paskatās. Tev jau var uzreiz nepieņēma, ne? Pieņēma. Uzreiz pieņēma? Jā. Cik tu nopelnīji? Par šo epizodu? Nesaku viņam. Pagaidi. Tagad tev viss diskutē par to, cik tās atlīdzības ir par koncertiem, 100-gadē. Nu, ko tu gribi, Armand? Pagaidi, mums ir savas attiecības valda. Ko tu maisies pa vidu? Es pēc tam pateikšu. Ja mums ir savas attiecības. Bet vairāk nekā Kiprā tu nopelnīji ar basketbolu spēlējot? Noteikti, nē. Ja? Kas tur notika Kiprā? Kas vispār ir ar to stāstu par Kipras basketbolu? Likās, tas ir tā, ka tu tur... Es tur varēju palikt. Es tur varēju palikt spēlēt uz 50 gadiem. Bez problēmām. Jā, bet viņiem tur kaut kas ar to Erdogans ielika cietumā to amerikāņu mācītāju, man liekas. Jā, un laikā, un tad sākās. Ja 1 eiro bija 3,5 liras, tad pēkšņi 1 eiro bija 8 liras, un tur viss budžeti un viss. No 3 ārzemniekiem uz 2, un tad viens varbūt tikai uz laukam. Cik tu tur spēlēji? 2. Cik zobus tu izsit? Bija kaut kāds, vienam vajag kaulu salauz. Par to es tā nepriecājos baigi, bet viņš uzskrēja virsū. Es zinu, ka viņš vienmēr alkoņus tur baigi augstu. Es devu piespēli, un viņš uzskrēja virsū. Tā notiek. Tā notiek. Man neiedeva sodu par to. Viņš dabūja sodu. Tātad viņš uzskrēja virsū. Tiesnesis nofiksēja pārkāpumu. Klau, vai no tām aizkulisēm, kas bija filmēšanas sakarā Homo Novus, ir kaut kāda lieta, ko mums vajadzētu starp rindām tagad zināt? Vai arī tas, kas neiegāja filmā, jo filmā vai parasti neiet kaut kādas lietas, netiek ieliktas. Pastāst kaut kādu vienu. Bija baigi forši. Īstenībā filmēties. Visu tā diena pagāja tur ākstoties, smejoties ar tiem aktieriem, tur kaut ko. Citreiz tur bija tādā bāra sēnā, tur bija ar ģitāru džeks, mēs tur visu dienu tur ģitāru spēlēja, kaut ko ākstījāmies. Bija tā baigi forši, baigi. Maestroja var bija? Bet maestrojas nesatika, jo viņš jau... Tikai bildējies. Viņš nodod notis un visu. Kuram no aktieriem vislabākā humora izjūta? Nezinu, man bija baigi labā. Bet pie tā bāra... Tie, kas ap tevī. Ap maniem pārējie, jā. Keišs jau tāds. Keišs, jā, Keišs man patīk. Bet mums bija mazāk tā kopā ar Keišu. Man bija vairāk ar galvenās lomas atveidotāju. Viņš viņu piekāpa. Es viņu piekāpu. Tur parādās filmā bārs arī, ja? Viņš sievietes sit. Parādījās bārs arī? Kādas sievietes? Sievietes nesit. Nē, tas ir galveno atveidotāju. Galvenās lomas atveidotāju. Tas varētu būt arī vīrietis. Bet tas nekas, tas varētu būt. Čau, kāds sievietes nesit. Pagad, tur ir arī bārs, tādas tā kā ainas pie bāras. Jā, nu tev jāaiziet tā filma. Jā, es aiziešu, bet viņš muskuļus rāda. Pasaka, kas neiegāja filmā? Muskuļus tur Kas rādīja. netika ielikts filmā? Kas netika ielikts filmā? To es nevaru teikt. Kāpēc? Nu, jokojas. Es nezinu, kas tika neielikts filmā. Nekas tāds... Kaut kas ļoti tāds, kas varētu būt ļoti nelegāls un kaut kas tāds nebija. Bet es nezinu, bija daudz jautrības, baigi forši gāja. Bet tā, kad tu pirmizrādēji sevi no malas redzēji, nepalika tā dīvaini? Zini kā? Zini kā, tu pavēro sev tā, mēģini... Esmu īstajā vietā. Ja es sevi nebūtu redzējis 1000 reizes uz ekrāna, tad varbūt būtu tā jocīgi. Pareizi. Bet tas nebija tā jocīgi, jo man bijušas kaut kādas reklāmas vai Amerikā, kur katēlo kaut kādu it kā to lomu vai, ir jau taču jārunā kaut kādās reklāmās. Un arī basītī galā tu arī redz kaut kādas lietas no highlightiem vai no intervijām. Nē, protams. Tā kā tas jau tu esi pieredzis pie tā viss. Tu man esi trenējis, cik reizes es biju jā, mums ir bijušas attiecības. Jā, tā kā tur viss kārtībā ar šo. Nu ko, labi, un pēc tam, kurš visilgāk no aktieriem palika pie bāra? Diemžēl tur nebija īsts alkohols. Tas nav īstais alkohols. Tas bija bezalkoholisks, jā. Upeņu sulu? Nezinu, mēs tur dzērām, man liekas, bezalkoholisko alu vai kaut kas sābols sulu vai kaut kas. Un tā ir lielākā vilšanās būtībā pēc no filmēšanas. Nē, īstenībā tas bija ok. Tā neradās doma, baigi viegli tomēr var strādāt kā aktieris. Baigi viegli nebija, jo man 6 no rīta brauc tas šoferis pakaļ un veida. Bet bija baigi forši, tur bija brokas, tur visu laiku varēja ko ēst, lančs, tur kafija.
Strādājām. Visu Tas dienu? bija tā visu dienu, jā. Viegli nebija, bet bija baigi forši. Tas laiks tā pagāja, jā. Forši. Nu, redz, mums arī te cilvēks ir aktieris. Arī ir aktieris. Tagad 2 aktieri. Tikai ar mani mēs neesam filmējušies. Ļausim viņiem. Jūs esat filmējušies, bet jūs neesat aktieri. Jūs neesat filmējušies filmās. Mēs neesam aktieri. Nu, varbūt nedaudz. Nu, ko? Labi, Kaspar, teikšu tev paldies. Paldies, ka iepazīstināji ar savas personības dažiem pagriezieniem. Ja, jo tiek pa laikam mainās, tur ir krustojumi un pagriezieni. Ļoti strauji. Jā. Ļoti strauji jūs ar Raivu tad sajiet kopā, pārunājat tos jaunos noteikumus, ko jūs tur izvirzāt Hollywoodai vai vietējiem bāliņiem. Ja, nu, tur Raiders. Ja. Tev ir tagad Raiders. Kas? Tu nezini, kas ir Raiders? Okay. Ja es tev pa 5 eiro uzaicinātu uz vienu reklāmu, pafilmēties. Nāktu? Pa 5 eiro. Baigā nauda. Nav kauns? Piedāvāt 5 eiro? Kāpēc tu manā vietā? Nē, kāpēc? Ne? Ko tu te? Okay. Labi. Paldies, Kaspar, kā iepazīstināji ar savu personību, jaunāko laiku, un mēs turpinam raidījumu. Ja? Twitter bārs.